Sveiki! Šodien ar mani kopā ir Vilnis no Nufarma, Ģirts no Linas Agro. Esam atbraukuši uz Kurzemi, mana tēva saimniecība, kas atrodas netālu no Skrundas. Un šodien mēs apskatīsim ziemas kviešu šķirni Etana. Ziemas kvieši ir sēti pēc rapša ar Horsch Focus sēmašīnu 20. septembrī. Klāt tika pievienots amofos 100 kg, pēc tam papildus tika izkaistīti atsevišķi kālija chlorīts 150 kg. Šajā laukā nav lietots augsnes herbicīds, tāpēc, ka iepriekš nav novērot viendīglapju nezāles. Pašlaik pavasarī esam paspējuši nomēslot laukus ar amoniju nitrātu 250 kg uz hektāra, kā arī esam izkliedējuši amoniju sulfātu 150 kg uz hektāru. Ģiet, varbūt tu vari pakomentēt, kā izstās šis lauks un ko tu redzi, ko šeit vajadzētu darīt, kas šeit ir izdarīts nepareizi. Pirmais slāpekļa mēslojums iedots, es teiktu, ir ļoti saulaicīgi. Ko mēs šeit laukā redzam, ir diezgan daudz nezāles, kas ir no rudens jau, kas ir pārziemojuši. Kā šeit noteikti ir pirmais, kas ir jādomā arī par herbicīdu lietošanu pie augšanas regulātoru, kā jau tu minēji. Tas kvieši ir attīstījušies ļoti smuki. Kvieši jau cero, principā 29-30 varētu teikt. Ieteikt padomāt par vēl vienu slāpekļu devu. Un pie labvēlīgākām apstākļiem uzreiz jau sāk domāt par miglošanu. Vilni, kāda būtu no Nufarma puses rekomendācijas šajā laukā? Kā redzam, šajā laukā tā degošākā problēma ir nezāles, kas ir steidzami jānorisina, un Nufarmam ir piedāvājumā ir Nuance un Saracens, kas šīs nezāles ierobežos, un viņš strādās arī zemās temperatūrās, sākot no 5 grādiem. Tā kā tagad pavasarī ir ļoti nepastāvīgi laikapstākļi, liela daļa es droši vien paspējuši laicīgi nosmidzināt ar šo regulātoru, bet daļa paliks mazliet vēlāk. Kā man labāk rīkoties? Šim agrējam miglojumam pret veldras noturību iesaka izmantot stabilānu ar devu 0,75 līdz litram. Savukārt, ja smidzinājums tiek veikts 31. stadijā, stabilāna devai pievienojam vēl optimusu devu klāt 0,2, lai veicinātu veldras noturību laukā. No rudens šeit ir veikti ārpus saknes smidzinājumi ar fosforu, un ir pievienot arī klāt baktērija no kompānijas Nando Expert. Mēs to varam redzēt diezgan labi uz saknes sistēmu. Saknes sistēma ir attīstījusies ļoti labi, un viņa ir ļoti dziļa. Kā arī vēl joprojām veidojās diezgan daudz sānu saknītes, jaunās saknītes. Tagad pavasarī tie, kas nav paspējuši lietot produktu Nando Expert, vēl droši to var izdarīt līdz 31. attīstības stadijai. Kā arī mans ieteikums būtu klāt pievienot varu, mangānu un cinku saturošus mikroelementus. Paldies, ka skatījāties! Un Nufarms jums novēl veiksmīgu sezonas startu!